Sapulcējies jau. Kas tas? Tagad nāks tev pārbaudīt dokumentus? Man grib dzīt prom. Tevi? Grib dzīt prom par ko? Par brīles nepatīk? Tātad mēs kā veicinājumu. Mēs nevēlamies, lai cilvēks atrastos pasākumā. Kāpēc? Antipātijas personīgas jums par šo cilvēku? Mēs kā pasākumu organizātori nevēlamies, lai šis cilvēks atrastos pasākumā. Kāpēc? Tas mums nav jāpaskaidro. Kā nav jāpaskaidro? Cienītie policija. Es nevēlos, lai cienītie policija šis atrastos pasākumā. Mēs esam pasākumu organizatori. Jūs esat organizatori? Nē, es esmu dalībnieks. Ļoti labi. Lūdzu, tiek galā, jā. Es arī skatītājs. Organizatori. Nē, es saprotu skatītājs. Bet jūs taču zināt likumus. Jā. Vai jūs zināt? Es zinu, jā. Labi. Nesāksim pārbaudīt. Nē. Aizgājums. Nē, pastāv. Nerunās. Visu dāļu. Nē, tas nekas. Reku ir likums par sapulcēm, gājieniem, piketiem. Uz kāda panta pamata pasākuma organizātora pārstāvs saka, ka es šeit nevaru atrasties. Kāds ir likuma pants? Jūs tikko teicāt, ka jūs zināt. Jūs zināt, jā? Nē, jūs varat paši stāvēju. Man pienāca klāt vairāk puiši. Viņš saka, mēs negribam, ka jūs šeit atrodat. Labi, bet uz kāda pamata? Uz kāda likuma pamata? Tātad, ja nav tāda panta, viņi šie pasākumi rīkotāji, viņi paši izdomā. Saprotiet? Es varu parādīt, kāds pants man ļauj šeit atrasties. Ja? Tātad, pasākumi ir divi veidi. Nē, skatieties. 7. pants. Sapulces var gan telpās, gan ārpus tām. Sapulces var būt atklātas un slēgtas. Šī ir atklāta sapulce, vai ne? Atklātās sapulcēs ir tiesīgi piedalīties visi, kas to vēlas. Arī mazsaziņas līdzekļu pārstāvi. Es domāju, lai ņem ciet. Mēs varēsim tiesāties ar viņiem. Jūs gribat, lai jūs ņem ciet? Es negribu. Ja cilvēki grib šaubu pa šaubu, mēs varam aizsīt. Teiksim, mēs varam tik palūkt. Teiksim, šo teritoriju. Viņiem ir brīvas pieminekļu laukums. Lai nebūtu Es nepārstāvu Jūs darbojaties likuma ietvaros. Ja ir likums pants, lūdzu, mēs esam atbildīgi par sabiedrisko kārtību pasākuma laikā. Tāpēc aizstāviet mūs, tieši tā, aizstāviet mūs organizātori. Es šo pēcpusdienu sazinājos ar Mežāles kundzi, jūs zināt, Rīgas domē juristi, ja? Es speciāli viņai pajautāju teritoriju, kurā notiek šīs pasākums. Viņa man viennozīmīgi teica, ka teritorija, kur notiek pasākums, ir no Meirovics bulvāra līdz kanālam. Tas ir līdz tiem stabiem. Tā kā es esmu ārpus pasaules vietas, tāpēc es uzskatu, ka pasākumu veidotāju pretenzijas pret mani nav pamats. Pasākumu veidotāju galvīgi jūs traucējat. Vakar jums lūk, kāpēc jūs labi tik aktīvi aizstāvat viņu? Es neaizstāvu. Jūs savu kāds 10 minūtes mēģināt mums palūgt aiziet. Zin, ka ja visi ir vienlīdz, es gribu, lai nav nekādu sabiedrisko pārkāpumu. Jūs sāksiet pret viņiem, viņi pret jums un mazums, kas notiks pēc tam, jā? Nē, mēs jau par sabiedrisko kārtību, mēs jau ne par to, lai tagad brīnišķīgi. Par palūk, lai jūs necienāt cilvēkiem pār. Vai arī neko nedarīt. Tad var viņiem palūk, lai viņi Mēs klausamies. Ļoti labi.
Nu, es tikai pārsteidzu. Nē, vai viņi paliek? Mēs palūdzam? Nē, viss mēs tūdaļ iesim parunāsim ar organizatoriem. Nu, varbūt viņi arī nomierinās. Nē, viņi droši vien, ka nomierināsies. Nu, tad viss. Pasākumu organizētājiem man brils vai tur plombu skaidrs nobūs. Man arī bija tā, ka es vērmnītī sēdēju, martā noģērbies, vienkārši saudējos, vienam nepatika. Un viņi var piesniegt policijiem, pateikt, man nepatīk, ka viņš tur sēž. Un policija atnāca palūdz, tā kā jūs palūdzat, jūs variet iet, protams, teica, nē, tas ir labi, tā neko neizgāja. Man liekas amizanti, ka jūs vispār to darat. Nē, policija, ja pie policijas griežas kāds lūguma, policija atnāk un noskaidro lietas. Mēs nevaram pateikt. Jā, tā kā es varu iedot kopiju, lai iepazīstu. Nē, mēs zinām.